Lai pieteiktu jaunu lietotāju, mums nepieciešams atvērt sistēmu internetu pārlūkā, tātad ievadot adrešu laukā adresi lzikis.pub.zm.gov.lv, un tad atverās sistēmas loks, kurā ir paredzēts pieslēgties sistēmai. Tāpat šeit ir arī poga pieteikt jaunu lietotāju, ar kuras palīdzību tad mēs arī reģistrēsim šo te jauno lietotāju. Spiežam pogu pieteikt jaunu lietotāju un tālāk aizpildām visus nepieciešamos laukus. Tātad, kā šajā gadījumā redzams, automātiski ielasās loma esmu zvejnieks. Šo arī atstājam tā kā ir. Tālāk ievadam uzņēmumu nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, atbildīgās personas tātad vārdu uzvārdu, uzņēmuma e-pasta adresi, un kontaktinformāciju. Tāpat arī var norādīt konkrētās atbildīgās personas amatu. Un ievadam drošības kodu, pēc kura ievadas attiecīgi jums ir iespēja nosūtīt šo te pieteikumu tātad sistēmas administratoram. Tālāk 1 līdz 2 dienu laikā tātad jūs saņemsiet uz e-pasta adresi apstiprinājumu tam, ka esat reģistrēts kā lietotājs, un arī paroli kopā ar lietotāju vārdu. Šis te e-pasts izskatās apmēram šādi. Tātad, kā redzams, ir informācija par to, ka jūs esat reģistrēts, ir norādīta piekļuves adrese, kuru varam klikšķināt, un tāpat tās ir arī norādīts jūsu tātad izveidotais lietotāja vārds un paroli, kuru izmantosiet, lai pieslēgtos sistēmai katru reizi, kad vēlēsieties ievadīt nozveju. Gadījumos, kad lietotājs savu paroli ir nozaudējis, šo te paroli ir iespējams arī atjaunot, pie nosacījuma, ka lietotājs zina vismaz savu lietotāju vārdu. Tātad, lai to izdarītu, mums atkal jāatver sistēmas adresi, un pieslēgšanās logā ir poga aizmirsāt paroli. Spiežam uz šo te pogu, attiecīgi tālāk mums parādās lauks lietotāju vārds, kurā mēs ievadam savu lietotāju vārdu. Un nosūtam šo paroles atjaunošanas pieprasījumu, uzspiežot pogu atjaunot paroli. Tālāk, pēc šīs pogas nospiešanas, pāris minūšu laikā lietotājs savu e-pasta adresi saņems šādu veidu e-pastu, kurā tātad ir informācija par to, ka kāds ir nosūtījis šo paroles nomaiņas pieprasījumu. Un, lai tātad nomainītu šo paroli, mēs spiežam uz šo saiti, kas ir atnākusi no sistēmas. Logā, kas atverās, kā redzams, tātad mums ir iespēja ievadīt divreiz vienādi. Tātad šo te jauno paroli, kādu mēs vēlamies, ņemam vērā to, ka parolē jābūt ir pietiekoši garai, vismaz 8 simboli. Tālāk parolē jāsatur vismaz lielais, mazais burts simbols un arī cipars. Un tādā veidā jūs nodrošināsiet to, ka jūsu paroli ir pietiekoši droša, lai jūsu sistēmu neviens neuzvalstu. Pēc attiecīgās paroles ievadīšanas uzspiežam pogu mainīt paroli, un tad jums būs tālāk iespēja atkal atgriezties uz sistēmas pieslēgšanās logu un šeit ievadīt jūsu jauno paroli ar veco lietotāju vārdu. Lai pieslēgtos sistēmai, mums ir jāievada lietotāja vārds un paroli. Tad šo lietotāju vārdu un paroli mēs saņemam e-pastā. Tad, lai nebūtu nekāda pārpratuma un nepareizi simbolu, mēs varam droši nokopēt šos te divus lielumus. Tad lietotāju vārdu iekopējam šeit, šajā laukā lietotāju vārds un paroli, kas parasti ir diezgan sarežģīti no sistēmas nākot, arī varam nokopēt un ievadīt laukā paroli, ielīmēt. Tālāk spiežam pogu autorizēties. Lai sistēmā ievadītu jaunu zvejas žurnālu, ir jāpāriet uz sadaļu zvejas žurnāli, iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu. Redzams, atveras saskarne, kurā mēs redzam visu līdz šim sistēmā ievadīto zvejas žurnālu sarakstu. Lai pievienotu jaunu zvejas žurnālu, šajā gadījumā mēs vadīsim informāciju par novembra nozvejām, tad ir jāspiež poga pievienot. Saskarnē, kas atverās, piefiksējam to, kāda zvejas atļauja mums ir izvēlēta. Ja mums ir vairākas zvejas atļaujas, tas nozīmē, ka mums ir iespēja zvejot vairākās ūdenstilpnēs. Jāpiefiksē, kura no šīm te zvejas atļaujām uz doto brīdi ir jums aktuālā, ko jūs vēlaties ievadīt sistēmā. Tātad izvēlamies zvejas atļauju.
redzam, piefiksējam to, ka šeit ir tātad šis konkrētie iekšzemes ūdeņi, kuros mēs veiksim zveju. Tālāk norādam mēnesi, par kuru veiksim nozvejas reģistrēšanu, tātad šajā gadījumā tas ir novembris. Un tālāk pārliecinamies par to, lai mūsu tātad noklusētie dati ir aizpildīti tā, kā mēs vēlamies. Tātad zivju suga, šeit mēs varam norādīt tikai tās sugas, kuras mēs plānojam zvejot, jo sistēmā LZIKIS mums zivju sugu klasifikators ir ļoti plašs, vairāk nekā 200 sugu. Līdz ar to, lai jūsu nozvejas tabula nebūtu pārāk gara un nepārskatāma, šeit mēs norādam tikai tās zivju sugas, kuras ir aktuāls uz doto brīdi jums zvejā. Kā redzams, katrai zivju sugai ir pieejams šis te krustiņš, ar kur palīdzību mēs varam šo te sugu noņemt. Tikpat labi mēs varam arī šo te sugu meklētājā vai ritinot tur papakaļ varam atrast, vai arī rakstīt uz klaviatūras uzreiz un atrast konkrēto sugu, kas mūs interesē. Tad uz atrastā rezultāta klikšķinam un redzam, ka šī suga pievienojas atpakaļ. Tādā veidā mēs varam regulēt šo te sarakstu. Tālāk sadaļā noklusētā laiva mēs izvēlamies to laivu, kas uz doto brīdi mums ir aktuāls zvejā. Ja nepieciešams, viņiem varam mainīt. Tāpat tās arī pārliecinamies par to, ka noklusētais zvejas rīks, ja tajā brīdī kāds no tiem ir aktuālāks nekā otrs, tad var šo te rīku pieņemsim izvēlēties. Un tad tas nozīmē, ka nākošajā sadaļā zveja tabulā šie te zivju zvejas rīki parādīsies automātiski un nevajadzēs katru reizi viņu mainīt. Pēc visu datu ievadīšanas spiežam pogu saglabāt. Pēc zvejas žurnāla izveides sistēma mūs pārnes uz zvejas žurnāla otro sadaļu, zveja. Vērš uzmanību uz to, ka katrs zvejas žurnāls mums sastāv no 3 sadaļām. Tātad ir iekšējā ūdeņu zvejas žurnāls, zveja un sumārie dati. Tātad pirmā sadaļa ir šī sadaļa, kurā mēs jau bijām, kad veidojām žurnālu. Jebkurā brīdī mēs varam arī atgriezties uz šo sadaļu, lai pārliecinātos, ka šeit viss ir kārtībā. Pieņemsim, iespējams, jums jāpapildina zivju sugas vai kaut kas jānoņem. Tikpat labi jūs varat arī mainīt noklusētos datus un vispārējo informāciju. Tālāk ir šī pati sadaļa zveja, kurā notiek nozveja ievadīšana, un trešā sadaļa sumārie dati, kur mēs redzam tātad visu sumāro nozveju pa mēnesi un pa gadu. Tātad, lai ievadītu jaunu zvejas darbību, šajā gadījumā pieņemsim, kad novembrī mums zvejas rīki nebija bijuši ūdenī, un mēs nolēmām uzsākt zveju ar 1. datumu, tātad 1. novembri. Reķinamies ar to, ka nozvejas ievadīšanas sistēmā notiek pēc fakta. Tas nozīmē, ka ja jums zvejas rīks, pieņemsim, ir atradies ūdenī kaut kādu noteiktu periodu, un tajā brīdī, kad jūs atgriezāties pie šī zvejas rīka, lai pārbaudītu to, vai iekšā ir kāda nozveja, vai arī vēlaties uzreiz arī ņemt ārā to tīklu tajā pašā dienā, tikai tad mēs ejam sistēmā un tad ievadam šos datus par tikko paveikto zvejas darbību, jo rezultāts šajā brīdī mums ir zināms. Tātad izvēlamies to zvejas rīku, ko mēs esam bijuši ievietojuši ūdenī. Tātad šajā gadījumā mēs varam izvēlēties zivju tīklus, norādam konkrēto rīku skaitu, norādam matas izmēru, norādam laivu, ar kuru mēs esam bijuši zvejā. Un tālāk svarīgi norādīt šo nozvejas periodu. Tātad šajā gadījumā mums bija nozvejas periods no 1. datuma līdz no 1. datuma 8:00 no rīta. Ievadam laiku. Tātad redzams, kad ir 1. datums 8 no rīta. Un pieņemsim nozveja tika pabeigta tajā pašā 1. datumā, pieņemsim 16:00. Tādā veidā mēs esam piereģistrējuši to, ka zvejas rīks ir atradies ūdenī mums no 8:00 līdz 4:00. Un šajā gadījumā iespējams mums bija kaut kāda veida nozveja notikusi, ir tīklos trāpījušies šīs zivis, norādam šos zivju skaitu kilogramos. Ievadam skaitli 20, pieņemsim pie asara, un tādā veidā mēs esam noreģistrējuši arī nozveju.
Šeit ir tālāk vairāki varianti, kā varētu turpināties šī nozveja. Viens variants ir tāds, ka jūs šo zvejas rīku izņēmāt no ūdens un aizvedāt projām atpakaļ uz savu noliktavu, bet tikpat labi lielākajā daļā gadījumu zvejniekiem šie zvejas rīki glabājās ūdenī ilgstošu laika periodu. Un tad ir jāņem vērā to, ka šī zvejas darbība šajā gadījumā sistēmā noslēdzās tajā brīdī, kad jūs atgriezāties pie zvejas rīka, lai pārbaudītu nozveju. Vai šajā zvejas rīkā bija nozveja vai nebija nozveja, tam nav nozīmes. Ja ir bijusi zvejas darbība, tātad jūs esat pārbaudījuši šo zvejas rīku, tātad sistēmā ir jāievada zvejas darbība. Tātad kā piemērs, šajā gadījumā mēs zvejas rīku atstājām ūdenī, mēs viņu pārbaudījām 16, bet atstājām ūdenī. Izņēmām no turienes tos 20 kg asarus un atgriežoties krastā, tātad mēs reģistrējam šo nozveju. Lai dati saglabātos, apakšā spiežam pogu saglabāt. Pēc datu saglabāšanās, tātad sistēma mūs automātiski pārnes uz sadaļu sumārie dati, un tad šeit mēs redzam, ka uz doto brīdi sumārā nozveja pa sugām, šajā gadījumā ir tikai viena suga, asaris, tad ir redzams, ka mēnesī mēs esam nozvejuši 20 kg, un tāpat tās arī gadā, par cik šogad nekāda cita nozveja nav veikta. Šis ir pirmais žurnāls, kurā parādās šī nozveja. Mēs varam arī atgriezties atpakaļ uz sadaļu zveja, un, kā redzams, tātad ir šī noreģistrētā mūsu zvejas darbība. Attiecīgi, ja pienāk nākošā diena, un mēs vēlamies atkal iet pārbaudīt tātad šo nozveju, mēs to daram, un tikai pēc fakta, tad, kad mēs jau esam atkal bijuši pārbaudīt zvejas rīkus, mēs atgriežamies sistēmā un ievadam tātad šo otro zvejas darbību rīkam, kas bija palicis ūdenī, pieņemsim pa nakti. Tas nozīmē, ka nākošās zvejas darbības sākums mums visticamākais būs tas pats 1. novembris 16.00 vai 16.05, atkarībā cik ilgi notika šis zvejas tīkla tukšošana, bet principā tātad katra nākošā zvejas darbība mums sākās ar iepriekšējās zvejas darbības beigām. Tas ir pie nosacījuma, ka zvejas rīks paliek ūdenī ilgstošu laiku. Tātad mēs ievadam otro zvejas darbību, tātad, kad viņa tika uzsākta mums 1. datumā 16. Un pabeigta šī nozveja mums tika nākošajā dienā, 2. datumā, pieņemsim 10 no rīta. Tādā veidā mēs iegūstam jau otro zvejas darbību, un pieņemsim, ka šajā gadījumā mums nozvejas tīklos nebija. Līdz ar to mēs atstājam šos laukus tukšus, nulles mēs nerakstam, atstājam vienkārši tukšus un spiežam pogu saglabāt. Kā redzams, tātad atgriežoties atpakaļ uz sadaļu zveja, mums ir noreģistrēta jau otrā zvejas darbība, kurā mēs redzam tātad visas līdz šim veiktās darbības ar šiem zvejas rīkiem. Tikpat labi, vienā dienā zvejnieks varētu zvejot arī ar otru zvejas rīku. Tas nozīmē, ka, pieņemsim, ja 2. datumā zvejnieks ir ievietojis ūdenī arī otru zvejas rīku un turpinās zvejot paralēli ar šiem diviem zvejas rīkiem, tātad zivu tīklu un, pieņemsim, šajā gadījumā licencē esošo nēģa murdu, tad ir iespēja arī norādīt šo papildu zvejas darbību paralēlo un norādīt, tad nomainīt šo zivu tīklu uz nēģa murdiem. Pārliecinamies par to, ka zvejas rīku skaits un acis izmērs norādīt korekti, attiecīgi laiva. Ja tieši tāpat tika lietot, tad norādam to pašu, ja nē, tad mēs varam izvēlēties arī otru laivu. Tikpat labi mēs varam norādīt arī divas laivas vienlaicīgi. Tālāk norādam, tad, kad 2. datumā pulkstens, pieņemsim, 8. tika ievietots otrs zvejas rīks, un šī nozveja ir ilgusi, pieņemsim, līdz tās pašas dienas, līdz pulkstens 10. 05. pieņemsim. Tādā veidā mēs redzam, ka mums ir divas zvejas darbības, kas ir iet paralēli, kā redzams, datumi pārklājās, bet par cik šeit ir mums dažādi zvejas rīki, līdz ar to tā ir atļauta darbība. Un varam norādīt nozveju, kas ir, pieņemsim, noķērusies mums šajā nēģa murdā. Noreģistrējam kilogramus, uzspiežam pogu, saglabāt. Kā redzams, tātad sumārajos datos mums ir noticis papildinājums, ir papildus suga,
ar noteikto daudzumu, un arī gada nozvejā parādās tā pati suga. Katru reizi atgriežoties sistēmā, lai papildinātu zvejas žurnālu, mums ir jādodās uz sadaļu zvejas žurnāli, iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu. Kā redzams, atverās saskarne, kurā redzam visus zvejas žurnālu sarakstu. Tie žurnāli, ko līdz šim esam ievadījuši sistēmā, un šis te pēdējais tātad sarakstā esošais, sarakstā augšgalā esošais, mums ir tikko ievadītais novembra žurnāls. Ja mēs vēlamies veikt datu papildināšanu, spiežam zīmolīti, un sistēma mums automātiski atver sadaļu uz zveju, kurā tad mēs varam atkal spiest plusiņu un ievadīt nākošo zvejas darbību. Gadījumos, kad nozveja tiek uzsākta viena mēneša beigās un pabeigta otrā mēnesī, tātad šī nozveja jāreģistrē tajā mēnesī, kurā tiek izkrauta nozveja. Tātad, ja pieņemsim šajā gadījumā, mēs esam uzsākuši nozveju oktobra beigās, bet pabeiguši nozveju novembra sākumā, tas nozīmē, ka šie dati jāievada tieši novembra žurnālā. Līdz ar to, lai ievadītu šādu te zvejas darbību, kura pārklājās starp 2 mēnešiem, mēs spiežam pogu plusiņš, izvēlamies pareizo zivju tīklu, pareizo zvejas rīku, tā zvejas rīku skaitu acu izmēru, tā arī laivu, un norādam šo te nozvejas periodu. Tātad zveja tika uzsākta oktobrī, līdz ar to mēs šeit augšā ar bultiņas palīdzību varam pārvietoties no novembra mēneša atpakaļ uz oktobri, un norādīt, pieņemsim 30. datuma, 10 no rīta, un aizvērt. Tas nozīmē, ka nozvejas perioda sākums ir 30. un beigas mēs norādīsim šajā pašā novembrī, 1. datums, 8 no rīta. Redzam, ka nozvejas periods tagad ir no 30. oktobra līdz 1. novembrim. Norādam konkrēto nozveju, šajā gadījumā 30 kg rauda, un spiežam pogu saglabāt. Redzam, tātad kopējā nozveja mums ir palielinājusies par vienu sugu, un sadaļā zveja ir noreģistrēta šī te nozveja, kas ir veikta starp 2 mēnešiem.